stariem. Skaistums stars. Uzticības stars. Tas, ka tu vari paļauties, cikiem stariem sev līdzās. Ja tu esi sajūtas tīrību, skaistumu, uzticēšanos sevī, tu tos var ieraudzīt arī tajos, ka tevi dvas. Un tad kopā jūs jau veids. Pavisam citādākā sabiedrībā. Kopā jau jūs radat pavisam savādāk nekā jau tev vienam. Jā. Mana uzstāšanās būs divās daļās. Neliela videofilma pirmajā daļā un pēc tam neliels stāstījums, kas turpinās filmā redzēto tēmu. Bet ievādām tomēr daži vārdi. Saprast un izzināt, kāda ir pasaule, kā viņa būvēta, kā viņa darbojās, kāda likuma darbojās, tas laikam ir mums katram ļoti svarīgi. Gan šodienas, gan citu izziņas avotu kopsakarībā es gribu uzsvērt divas lietas. Pasauli mēs izzinām dažādi.
Un mēs saskarāmies ar informāciju no divām ļoti visai atšķirīgām izziņas jomām vai metodēm. Viena no tām ir zinātniskā, kas mūsdienās ir ļoti populāra un daudzu priekšstatos viņu izpratnē. Zinātne ir tā, kas pasaka pēdējo vārdu, ka tā ir patiesība, taisnība, varat teikt, turpat vai pēdējā instancē. Viņi diemžēl aizmirst, ka jebkurš zinātniskais pētījums sāks ar to, ka viņi pasaka savas izpētes robežas. Par to viņi nerunās, par to viņi nerunās. Gandrīz visas izpētes jomas neapskata pasauli tā veselumā, lai gan tāda centiena, protams, ir. Ir otra izpētes joma, kas balstās uz iztēli. Tā ir māksla, tā ir mūzika, tā ir folklora, tā ir tautas dzīves ziņa, tās ir senās tradīcijas. Šī pieeja balstās uz pasaules simbolisko izpratni. Un, ja zinātne visu balsta uz to, ko var izmērīt, nosvērt vai atkārtot, tad šī tradicionālā izziņas metode, kas balstās uz iztēli, balstās uz pasaules simbolisko izpratni. Simboliska izpratne un tēlēnā izpratne spēj aptvert pasauli tās veselumā, bet nekad tik precīzi kā zinātniskā. Tātad katrai ir savas priekšrocības vai savi trūkumi. Tā pašā laikā tieši šī tradicionālā izpratne, kas balstās uz simbolisko izpratni, ietver jaunradošu attieksmi, dzīvu attieksmi pret pasauli un redz cilvēku un pasauli tādā radošā veselumā. Noteikti jāpiebilst, ka tā patiesība, kas atklājas zinātniskos pētījumos, piemēram, kā Zeme riņķo ap sauli, nevis otrādi. Ja? Un ir patiesība. Nekādā veidā neatceļ to patiesību, ka cilvēkam, kurš atrodas uz Zemi, viss ir savādāk. Saule noriet un ir reāla nakts. Un ja ir reāla nakts, tad tu viņam var stāstīt, cik grib, ka saule nenoriet. Viņš reāli piedzīvo tumsas brīžus, nakti un tam līdzīgi. Un arī tā ir patiesība. Un gan šī viena, gan otra patiesība ir savstarpēji papildinošās, jeb komplementārs, un neatceļ nevienu, ne otru. Tātad pasaule, ja mēs gribam izzināt, mūsdienu apziņas līmenī, ir jāskatās gan, kas ir mūsu senču pieredzē, kas ir mūsu tradīciju pieredzē no vienas puses, un no otras puses, ko saka reālā prakse, ko saka arī zinātne, un vai tā mūs papildina, vai tas ir savstarpēji papildinošas, vai savstarpēji noliedzošas lietas un tam līdzīgi. Jo pasauli jau atklājas ne tikai skaitļos, kilogramos, kilometros un visā tādās eksaktās lietās. Pasauli atklājas arī lietās, kuras mēs saucam par vērtībām. Pasauli atklājas arī lietās, kuras mēs saucam par likumību. Un varbūt tieši šodien un konferences sakarā nevar nepieminēt lielo nelaimi, kas ir noticis arī Maksima veikalā. Un kā to izprast, kā to vērtēt? Neiedziļinoties visos aspektos, man nāk prātā tautas dziesmas vārdi. Laime gāja ar nelaimi, pa vienāmi laipiņā. Laimiņ tu pa priekšu grūt nelaimi ūdeni. Vai arī laimas kalniņā, nelaimīt lejiņā, svied laimiņu nelaimēji ar akmeni mugurā. Ko mēs no tā varam secināt? Vismaz dažus secinājumus varam, kā laime un nelaime reizēm ir tik tūs un viena otrā pat iegremdēt, ka mēs reizēm pat neatšķiram, kas īstenībā notiek. Dažkārt ir tā, kas vienam laime, otram nelaime. Arī tā ir. Bet ko noteikti es gribētu secināt, gan tīri individuāli pašam pārdomājot un teikt arī skaļi,
Tas norāda uz to, ka mēs visi esam saistīti. Nav tā, kā Tečere vienreiz izteicās, tas ir Anglijas premjerministre, nav nekādas sabiedrības, ir tikai indivīdi. Es gribu nocitēt no Paula Jurēviča esejas dažus fragmentus. Tas ir no eseja par latvisko pasaules skatījumu, kuru filozofu aprindās sauc par organisko pasaules skatījumu. Citēju. Maldās tie, kas domā, ka mēs dzīvojam tikai kā izolēti indivīdi, ka tautas nav nekas cits, kā kaut kas līdzīgs grāns kaudzēm, kur atsevišķie indivīdi ir graudīgi. Tā tas nav. Tautas ir dzīvi organismi, un tās ir nevis atsevišķo individu vienkārši. Un tās ir nevis atsevišķo individu vienkārši sadārums, bet saaugums. Mēs jau īsteni topam par es, par personību tikai par cik mēs izteicamies mūsu vidē, un par cik tā atkal iegūst attiecību pret mums, ar to īsti konstituētama mums. Mēs neesam sevī ieslēgtas garīgas sfēras, bet visi esam izauguši un sazarojušies neskaitāmos garīgos taustekļos, neskaitāmos attiecībās, kuras mūs saista ar to, kas nav mūsu es. Un tādā kārtā tieši veido šo es un padara to par visu šo attiecību krustošanās centru. Tas nozīmē, ka cilvēks var būt pilnīgs cilvēks tikai savā tautā un savā zemē. Bet visur citur tas ir tikai no koka atrauta un vēju trenkāta lapa, kurai neizbēgami jānovīst, jo tajā vairs neieplūst dzīvinošās sulas no kopējā celma un sakne. Tas ir jautājums par es un mēs attiecībām. Un šīs es un mēs attiecības risina ne tikai filozofi risinājuši, arī iepriekšējā paudzē un mūsdienās šodien. Tas jārisina arī mums, bet labs padomdevējs šajā ziņā varētu būt mūsu tradīcijas, mūsu dainas, un, ja būs laiks, tad tam ieskāršos savas uzstāšanās otrajā daļā, jo es un mēs attiecības ir arhetipiski ieprogrammētas arī mūsu tautas domāšanā un vēsturē. Ar Dieva apziņu mēs katrs dzīvojam, bet pērkona apziņa, tā ir mēs apziņa, ar pērkona zīmi karogā latvieši gāja un cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un par dibināšanu. Tas ir tas, ko es gribēju teikt ievadā. Un tagad skatāmies, lūdzu. Tieši šogad pasaulē pilsētas iedzīvotāju skaits sāk pārsniegt laukos dzīvojošo iedzīvotāju skaitu visā pasaulē, globālā mērogā. Bet tas jau nemaina lietas būtību. Mēs pēc savas izcelsmes esam ar dabu saistīti un vienmēr būsim. Mēs esam dabas daļa, dzīvās dabas daļa.
no vienas puses, no otras puses mēs esam mākslīgās vidas daļa. Un šeit ir tāda pretruna izveidojas, ja, kas ir mūsos pašos iekšā. Ja. Jo indiāņi jau kādreiz teica, skatīdamies uz balto cilvēku izdarībām Amerikas kontinentā, viņi saka, kad viņi beidzot sapratīs, ka naudu nevar ēst. Šīs zīmes palīdz mums atjaunot zudušo saikni ar dabu, kā sākotni. Nevis viena zīme mums padara laimīgs un atklāja kaut ko, ja dod informāciju. Bet, kad mēs ieraugām, ka tā ir sistēma, ja, ka tas ir liels veselums, kurš ir nevis izgudrots, nevis cilvēki izgudrojuši, bet cilvēki to ir atklājuši kā dabas dotumu, kā dieva dotumu. Mēs varam lepoties ar to, ka baltiem pašiem ir savs kalendārs. Ja. Ne katrai tautai un ne katrai kultūrai ir savs kalendārs, ja. Sava laika skaitīšanas sistēma. Senajiem latviešiem nedēļa, jeb savaite, ir 9 dienas gara. 5 savaites, jeb 45 dienas, veido gada 8 ciklus. Trejdeviņi, 3x9. Tās ir 3 savaites, kas veido 1 mēnesi ciklu. Laimes slotiņas, jeb 9x9, veido skaitli 81. Mēnesis cikls kopā ar laimes slotiņu skaitli veido skaitli 108, kas arī ir galvenais svētais skaitlis, piemēram, budismā. Meteņi, jā. Nu, tas ir tas laiks, kad ziema vēl ir ar pilnām tiesībām, bet jau nojaušam pavasara tuvošanās. Jā. Notiek cīkstēšanās, kurš kuru uzvarēs. Ir kaut kāds laiks, kad ir dziļais miegs, ziema, kad apziņa guļ un apziņa mostas. Diena, jā. Tad pasaule sakārtojās. Pasaule iekustās, tāpēc ir slīpais krusts. Tad, kad ziema šī kontekstā būtu taisnais krusts, nekustība, jā. Šeit sākās kustība. Pasaules koks aug vienlaikus 2 virzienos. To es arī šeit parādīju. Viņš visu pasauli ir kustībā, bet viņš aug gan no apakšas, gan no augšas. Vārds sakot, par ko ir runa? Par pilnu norišu ciklu. Ja kustība reiz iesākas, teiksim, ja, viņi veido tādu kā norišu apli, ja, 2 soļus. Jeb arī runājot jau pašā augšu un apakšu iedzienos, tātad, ja gaisma nāk no augšas, viņi ierosina matēriju zemi, viņi atdzīvojās, jo saņem enerģiju, viss pavasarī atdzīvojas, aug, dod augļus rudenī. Ļoti labi šī sistēma redzama cimdos. Pats cimds ir kā pati pasaule. Tad cimds tiek vidū pārdalīts ar lielu platu joslu, kas cimds sadala 3 daļās – vidus, augša un apakša. Šeit ir tā līdzība ar pasaules koku, kur tātad vidus ir stumbrs, šī saule, par kur mēs visvairāk zinām, visvairāk varam pastāstīt, un tādēļ viņa ir visplatākā, un tur ir visvairāk zīmju. Tālāk lejā saknes, veļu valsts, pagātne, ja, un augšā zāri, debesis, ideju pasaule, nākotne. Tātad viss cimds kā pasaules koks, un vēl vidū mazāks pasaules koks, ozola zīme. Pirmais pret otro attiecas kā cilvēks pret visu pasauli, kā koks, kā planēta Zeme pret visumu. Tātad šī zīme simbolizē mikropasauli, arī cilvēku, un šis pasaules koks, ko es jau tikko izstāstīju, ir makropasaule. Visums kā cilvēks un cilvēks kā visums. Tāpat kā cilvēks elpo, arī visums izplešas un saraujas. Ūsiņš,
Tas ir mājas sākums. Tumša nakti, zaļa zāle, vēsa migla un karsta uguns. Ūsiņš, pavasara saules vedējs. Te apvienojas gan mēness zīme ar saules zīmi, jā, jo gaismas ciklā mēnesis un saule iet roku rokā, nedalām, un es viņu pārveidoju līdz šim pazīstamo ūsiņu zīmi, jau kā tādu dižapli, kā mandalu, noliekot saules zīmi centrā. Gadu garumā tu saisti arī cilvēku to dzīves, ja? Jā. Tad mēs esam jaunībā, ja? Jā, jo tas ir pavasars, un cilvēku dzīvē tā ir jaunība, jā. Pasaules koks aug divos virzienos. Viņš aug no augšas uz leju, viņš arī aug no apakšas uz augšu. Šeit ir ne tikai telpas jēdziens, augšā un leja, bet šeit ir arī laiks jēdziens. Pagātne un nākotne satiekas vidū, centrā, tagadnē. Gan pagātne, gan nākotne ir mūžīgās tagadnes divas papildu dimensijas. Un tik, cik mēs šodien aktīvi darbodamies, spējam izgaismot pagātni un spējam izgaismot nākotni, par tik mēs paliekam bagātāki vai nabagāki šodien. Šodien lielā mērā mēs esam tajā pašā situācijā kā 13. gadsimtā. Atkal starp austrumu un rietumu lielajām ietekmēm, tāpat kā 13. gadsimtā. Un izvēles ir gandrīz tās pašas. Tātad cikliskā laika izjūta mums ir dota priekš tam, lai mēs varētu gan atgriezties pagātnē un labot, un pilnvērtīgāk paskatīties uz bijušo, un šodien pilnvērtīgāk dzīvot kā mūsu iepriekšējie senči. Jāņa uguns interpretēta caur ugunskrustu, jā, caur visuma centra simbolu uguni, jā, kas izvēršot dažādos mērogos makrokosmosā. Tātad tā ir pērkona zīme un mikrokosmosā laimes zīme, jā. Bet šeit uzsvars ir uz dinamiku, uz rotāciju, jā, uz daudzu spēku saskaņotu sadarbību. Jāņa ceļš uz debesīm, uz gaismu, tas ir uz Dievu, jā, sākas Ziemassvētkos. Paskatiet senās arheoloģiskās rotas, tur jau Jāņa zīme ir zīmēta divos virzienos, gan ar smaili uz augšu un saulītes augšā, gan ar smaili lejā. Jā. Tad tas smaili lejā tas būtu tā kā Ziemassvētku? Pasaules modelī, jā. Tas nav vēlreiz Jāņi, jā, bet tas ir vēlreiz gaismas cikla norise, bet ar pretēju zīmi. Zīmes jau nesaka vārdiem. Viņas mūs uzrunā ar savu formu, ar savu esamību, līdzīgi kā pati daba. Un viņas šo informāciju atklāja tad, ja tu dzīvo tajā. Ja tu dabā dzīvo, ja tu ar zīmēm meditē, teiksim, ja tu šo saikni starp savu pieredzi un zīmēm uztur dzīvu. Ja tev viņas sāk kaut ko izteikt, bet viņas tev sāk izteikt tad, ja tu aiz viņām redz konkrēts tēls. Tad viņi tev sāk dot informāciju, tā skaitā ne tikai tēlaini, bet arī tīri racionāli. Ja mēs pasauli iztēlotos un skaidrot pēc līdzības ar lielvārdas jostu, pēc lielā sprādziena laika bulta virzās, un kaut kādā bezgalīgi tālā nākotnē sasniedz savu vistālākās izplešanās robežu un sāk virzīties atpakaļ. Jo visi velki, kas simbolizē tieši laika asi, jā, virzās atpakaļ. Tad laiks pārsviežās. Un tad Jāņa iznāk ir pilna iela. Un tad nozīmē, ka jāsāk izelpot, un tāpēc ir tas tādā jocīgā sajūta. Skumjas, jā. Tieši tā.
Ozoliņš sadegā, lēnītes sabirā vecrīkstā ugunī, slotiņa rokā. Lētu kuru uguntīvi, dzelz un viegli priekšā stāv, kā mums tevi klusu stāvē un nepēdu tālākies. Vasaras māras, Jāņa jūnijas, jā, nu tad pēc 45 dienām. Māra zīme simbolizē kā dzīvību, tā nāvi. Māra zemes, ko apzīmē ar horizontālu līniju, ritmas ceļas ar apartu lauku, kas tālumā pazūd miglā un savienojas ar debesīm. Saistībā ar zīmēm un folkloru un tādām lietām, man liekas tā, ka kopumā pašlaik ir pavarda uguns uzturēšanas laiks. Enerģijas uzkrāšanas laiks. Jā. Un pašai ugunī un arī tai patiesības sēklai nav svarīgi, vai paliek viens pavards, vai 10 vai 100 pavardu. Vēl uguni var atjaunot. Lūk, ja nodziest pēdējais pavards, tad atjaunot viņu vairs nevar. Lieta ir tāda, ka pats Dievs un šī saule izpaužas tikai caur kaut kādu matēriju, caur kaut kādu vielu, tātad caur mārisko izteiksmi. Un vienlaikus caur kaut kādu laika izteiksmi. Gan māra, gan laima, abas divas kopā pārstāv Dievu šai saulē. Ja māra pārstāv 3 vieliskās dimensijas, tad laima pārstāv laika dimensiju. Jā. Un tādēļ viņas pie šī centra satiekās, jo no centrā kaut kas sāks vai centrā beidzas. Jā. Tieši vēl vasarā ir laiks padomāt par mūžu kopumā. Kamēr vēl var kaut ko darīt, ja ir kas jādara un jāmaina. Ja? Lai nav tā, ka mēs par mūžu domājam tad, kad, kur tā vairs. Ja? Junis, ja? Viņš cenšas būt bagāts, plašs, visaptverošs, kā putns, kas lido, ja? Jo rudens tomēr paceļ spārnos. Ja? Gads tomēr ir bijis veiksmīgs, raži ir ienākušies, ja? Kam ir nodibinājusies ģimene, kam bērni. Ja? Rudens ir tāds atskatīšanās laiks, ja? Uz kāda tad bijusi tā vasara. Ja? Tad, ja zīme ir jau materializējusies enerģija, tad tas, kas ir apkārt zīmē, šis fons, ir tulkojams jau kā šis apziņas lauks. Jo no tā viss rodās, arī mūsu radošajā dzīvē, šajā mērogā, jo kosmos elpo visos līmeņos vienoti, viņš pastāv vienots, ja? Vismaz mums pieejamais kosmos. Ja? Tātad tās likumības, kas ir zīmju pasaulē, attaino likumības arī visumā un arī cilvēka. Ja? Arī mūsu radošās idejas rodas no apziņas līmeņa. Ja? Un tas, ko mēs bieži sakām, jā, ka vajadzīgs ekonomiskais pamats, jā, bet ekonomiskais pamats nav attīstīts tāpēc, ka tu nestrādā, ja tev nav apziņa tāda, ka caur darbu rodās vērtība, jā, piemēram, jā, un tā tālāk, jā. Tev nav tā ideja, kā palielināt to darbu ražīgumu, jā. Nevis motoriskā darbība rada vērtību, bet mērķtiecīga darbība, kurai ir kvalitatīvs pienesums, kas jumīs spēj darboties, jā. Mūsu mantojumu nekādā veidā nevar saukt vienkārši par pagānisku. Tas ir primitivizēti un nepareizi, jo mūsu mantojums ir, varētu teikt, ekoloģisks, ar dabu saistīts, jā. Būvēts uz saskaņu ar dabu, jā. Bet vienlaiks viņš ir saistīts ar likumību, ar ētiku, morāli, jā. Tā nav vienkārši dabas likumu pārnešana cilvēku dzīvē, bet vienkārši rēķināšanās ar dabas likumiem, sadzīvošana ar dabas likumiem. Nevis saimniekošana par dabu vai arī pakļaušanās dabai. Tas ir pilnīgi kaut kas cits.
Mārtiņi tieši rudenī apziņa apskaidrojas. Jā. Viņai ir šī iespēja apskaidroties, jā, un tieši kontaktēšanās ar veļiem palīdz tam, jo tā ir aprunāšanās ar tēvam, māti, ar senčiem, ar tiem, kas cīnījās par to, lai tu te būtu un varētu būt, vai ne? Zīme pasaulē, tātad šeit pasaules koka vidus, šī saule, viņā saule ir augšā un apakšā, jā, un aiz saule perpendikulāra. Šīs perpendikulārās asas pasaules koka centrā, jā, iezīmēts vai neiezīmēts centrs, tam nav nozīmes. Un viņš atrodas, ja tā var teikt, aiz šīs attēla plaknes. Aiz. Tas ir tā, ka nepavēlt kādreiz pasauli noraksturo kā iluzoru. Ir dzirdēts tāds teiciens. Vai arī, ka dzīvība un esamība šajā saulē no esamības viņā saulē šķir tikai mirklis, jā, vai šķir kaut kāda plāna robeža, jā, un tam līdzīgi. Jā. Es to reāli iztēlojos tā, ka visa šī pasaule viņi it kā var caurdurt. Uz aizsauli mēs varam nokļūt caur to sarkano punktu. Jā, caur sarkano punktu. Un tādēļ arī meditēšana notiek uz sarkano punktu, no centra, jeb vidus. Vidus jēdziens, tātad arī centrs, jā, vai punkts, simbolizē šo universālo sākotni, jā, šo, ko mītiskā plānā mēs apzīmējam ar jēdzienu Dievs. Es esmu iemests upē, laika upē, notikuma upē, jā. Tad man ir svarīgi tomēr apzināt sevi un šo laiku. Daudz problēmas, man liekas, no tā, ka mēs rīkojamies par daudz neapzinīgi vai par daudz atskatāmies, kā mums jārīkojas. Mēs prasām, kā ir pareizi rīkoties. Pareizi ir pašam noteikties. Pašnoteikties. Man nepārliecina tie, kas saka tā, nu, ja visi tā darītu, tad es arī. Man šis nav pieņemams, šis variants. Es saku tā, realitāti izmaina nevis visi, bet realitāti izmaina viens cilvēks. Bet katrs viens atsevišķi. Un tad, kad katrs viens atsevišķi izmaina realitāti savas ietekmes robežās, tad viņi sāk summēties. Un tad tie visi rodas. Bet nekad nav tā, ka visi darīs savādāk, nu tad es arī. Tā nenotiek. Ziemassvētki, ziemas saulgrieži, viss noskaņos pārdomām. Kompozīcijas centrā krusta zvaigzne, kuras 8 gali simbolizē gadu dalījumu 8 vienādās daļās. Centrā liela krusta zvaigzne, jeb pasaules koka ozola zīme, jeb arī akas zīme. Visi šie nosaukumi liecina par kaut kādām simboliskām nozīmēm. Jā. 4 gadlaiki, 4 cilvēku mūža posmi. Jā. Bet tā kā viss sāks no centra un atgriežas centrā, jā, tad atkal ir gaismas punktiņš vidū. Jā. Tātad Ziemassvētkos nobeidzas viens laiks un bez apstājas, jā, iesāks nākošais. Tad tāpat kā ar ieelpu un izelpu. Tikko mēs esam izelpojuši, tā šī izelpa ir sagatavojusi ceļu ieelpai, nākošajam ciklam. Jā. Vai to var arī saprast kā tukšumu? Jā, ir tāda pauzīte. Jā. Ja šī pauze iet ilgstoši, tiek aizturēta elpa, tad tā notiek enerģijas pārbīde uz kādu citu virzienu. Jā. Teiksim, svarcēlājs pirms pacelšanas ieņem elpu, aiztur, jā, un ceļ. Jā. Ja arī mēs satraukuma brīžos pēkšņi, ja mēs sakam aizsit elpu, ja kaut kas notiek tas. Tas ir sava veida tukšums, jā. Bet mēs varam saukt arī to, tā kā tas lielais sprādziens un kosmosa izplešanās, tad arī šis ir tas brīdis, tas Ziemassvētki ir šis tas sprādziens. Jā, atkārtojās tas norises analogs, ir šajā mērogā saskatāms, jā. Es pat sapratu, kas ir Ziemassvētki un kas ir cilvēka nāve. Jā. Jo tad, kad cilvēks ir mirs, tas nozīmē, ka viņš ir
visu gaisu izpūtis Tā ir izelpa. un tūlīt sāksies ieelpa. Jā, tikai... Tāpatās kā Ziemassvētki. Jā. Sākās ieelpa jau. Jā. Mēs varētu tā... Tad izrādās, ka pēc nāves jūs sākās ieelpa. Bija tāda ļoti īpatnēja vīzija mūsu ģimenē. Man māte, kad mīra, pēdējie vārdi, ko viņa pateica, viņai bija operācija un tā, bet lietoja arī zāles un tā, bet pēdējie vārdi, ko viņa pateica, man ir labi. Viņa aizgāja tā kā aizmīga. Ja? Un pēc kāda neilga laiciņa māsa viņa redz sapnī, viņa ir atnākusi pie māsas sapnī un saka, es esmu tepat, es esmu vienā ģimenē Ogrē. Es nezinu, vai vārdos pateicu, nebija tāda doma, kad viņa tur ir piedzimusi. Viens nākamās ieelpas variants. Pārdzimšana. Dainas... Bērns dzimis ar bļāvienu. Jā, tieši tā, arī elpa. Jā. Tā kā starpā ir iespējams un ir paredzēts šis tukšums. Tas tukšums var būt ļoti īss, viņš var būt arī ilgstošs. Jā, bet tā tad sākās jauna ieelpa, jauns dzīves un gaismas cikls. Un Dainis par to runā raksts un mūs izjūt arī. Šeit ir paņemts lielvārds jostas raksts, palielināts līdz izmēram 2x2 metri. Ja. Lielvārds jostā tas bija sarkans ar baltu. Šeit es izmainu mērogu, ja. Šeit es izmainu krāsu, radu telpu, ieviešu kustību, radu gan harmoniju un paredzu vietu arī disonansēm, nesaskaņām, ja. Radu asimetriju un dod iespēju jaunās simbolikas radīšanai. Es šo zīmi skatu kā veselu galaktiku, ja, kur lielvārds jostā ir noreducēta uz vienu mazu zīmi, bet kurā ejot iekšā mums atveras laiks un telpa. Tas tā kā sapnī tu eju, bet pēc būtības var pastīties arī pa labi, pa kreisi, aiz muguras un tā tālāk, ja tu to vēlies. Tas ir tā kā naktī raugoties zvaigznēs, doties ar kosmosa kuģi. Sākumā tu redz vienu zvaigznīti, pēc tam zvaigzni kopu, pēc tam lielu miglas mākoni, pēc tam izrādās tā jau jauna galaktika. Tā es arī redzu rakstu, ir vajadzīga šī jaunrada. Ja? Man ļoti šajā ziņā liekas piemērots Ernesta Brastīna teiciens. Viņš saka, kas var, tas drīkst. Tas nozīmē, ka drīkst sacerēt arī jaunas tautas dziesmas? Jā. Tikai viņas nevajag uzdot par senajām tautas dziesmas. Bet viņas jau varbūt ar tikpat sakrālu sajūtu? Jā, noteikti.
Paldies. Tuvojas jau vakars, un tādēļ arī es gari neizplūdīšu. Es domāju, ka filma bija pietiekami ietilpīga, un tur ļoti daudz, kas ir pateikts. Protams, mūsu mantojums ir milzīgs, un vērtības ir tik daudz, kuras var izzināt mūža garumā, un katrai paudzei droši vien tas ir jāatklāj no jauna. Tomēr īsi gribētu pieminēt to, ka mūsu tikumi nebalstās uz kaut kādiem abstraktiem prātojumiem ārpus dzīves, bet viņi ir saistīti ar dzīves patiesajām vērtībām. Tādēļ dainas no vienas puses ir it kā ļoti vienkāršas, bet tieši tādēļ, ka viņas ir simbolu valodā veidotas, viņas balstās gan ar psiholoģiju, gan ar to, ka cilvēks sevi izjūt vienotībā ar dabu, visumu un dievu, jeb dievapziņu, padara viņus par unikālām vērtībām. Kas ir svarīgs šajā tikumu mācībā? Es noteikti gribu pieminēt, ka lielais paldies ir arī tiem, kas vāca šīs tautsdziesmas un šīs vērtības, ja bez viņām nevarētu veidoties pirmie šo tikumu apkopojumu. Viens no nozīmīgākajiem autoriem ir Ernests Brastiņš, kas izveidoja laikam pašu pirmo tautsdziesmu izlasi Latviju tikumu dziesmas. Latviju tikums pats jēdziens balstās uz visai plaši lietot tādu simbolu laipa. Atceraties, deju svētkos bija arī tēvu laipas, ja? Un mēs reizēm dziedam, ka bērniem jāizlaipo tēvu liktās laipas, un no padomu laikiem ir radies teiciens izlaipot, ja? Izšmaukt kaut kā. Bet ko tad īstenībā nozīmē mūsu sakrālajā pasaulē laipa? Laipa nozīmē tikt pāri dzīves grūtumiem, dzīves lejai, jo laipa ir pa vidu starp laimas kalnu un nelaimes leju. Laipa ir pa vidu starp eiforiju un sadegšanu un starp lejas izmisumu. Tātad tikt pāri laipai nozīmē būt tikušam, tu esi ticis pāri, tu esi ticis, tu esi tikumīgs. Un tas, kurš kop ideālās vērtības, ir čakls un neatlaidīgs, strādīgs un prasmīgs, tas iemanto pārticību un cieņu. Palikt lejā, tas nozīmē būt gara kūtrumā, laiskumā, būt muļķībā, nabadzībā un postā. Bet ļoti svarīgi, kā laimas lēmums palikt dzīves lejā, tā ir nelaime. Bet kā cilvēka īpašība palikt dzīves lejā, ir netikums, netiklība. Vēl laipa ir vienas saknes ar tādiem vārdiem kā labums, kā laime, laist pasauli. Kas laiž pasauli? Dievs un laime laiž pasauli. Skaņa ir laimes skaņas. Tas ir no austrumu ezotērikas, bet mēs esam vienoti ar šo ezotēriku senām vēsturiskām saitēm. Mūsu tikumi polarizē dažādas īpašības, un tikumi ir jāskat nevis tā pēc viņu nosaukumiem, saka, tikums vienkārši, gudrība, ja? vai tur gods tikai. Viņi kā vērtības, kā nozīmīgi tikumiska vērtība atklājas savā pretstatā. Gudrība jāskat pretstatā un kopā ar muļķību, tad viņi izgaismojas, kas tad īsti ir gudrība, saprotot, kas ir muļķība, piemēram. Ja? Gods iepratī kaunām atklājas. Pie tam gan gudrība, gan gods, tas ir saistīts ar paša cilvēka gudrību vai muļķību, un arī tautas līmenī tas pats ir apskatāms. Ja? Man vienmēr ir iedvesmojis pāri kanāla tiltiņam, ka mēs ejam, jā, Laumaņa piemineklis. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods.
Viņš redz sev vienotībā tautu. Un tā ir ļoti augsta likumība. Visi likumiskie principi Ernests Brastiņš iedalījis trijos tādos lielos aplokos. Ir pamattikumi, labums, ļaunums, jo viss balstās uz tomēr, lai būtu labums no tikumiem. Tikumu jēga ir dot labumu. Tātad labums, ļaunums, gods, kauns, rātnums, savvaļa. Pilnīgi aizmirsta lieta būt rātnam, jo nevar dzīvot savvaļā. Pats tikums, netikums. Ir paštikumi, kas attiec uz cilvēku individuālo dzīvi. Gudrība, netība, ko jau pieminēja. Darbs, laiskums. Šeit var noteikti pieminēt darbs. Ne visās pasaules reliģijās vai likumiskajās un garīgajās sistēmās tiek apzināts kā vērtību avots, starp citu, un pat arī nekā likumības avots. Ja? Bet mums tas ir ļoti dziļi iesakņojies tautas domāšanā un arī viņas praksē un mantojumā. Protams, es, piemēram, atceros Rasmu Rozīti, atbraukus no Indijas, stāstīja, viņai garīgais skolotājs pēkšņi licis velt akmeņus, upē. Tur, tas bija grūti un agri vēl no rīta, un tā es prasu, kādēļ? Lai audzinātu ar darbu. Bet redziet, šeit darbs ir it kā pats par sevi. Man nāk prātā, ka Japāņi saviem karagūsteņiem lika rakt bedres un pēc tam aizbērt. Un tad atkal izrāda, un tad atkal aizbērt. Arī darbs. Viņi to darbu izmantoja pilnīgi pretējiem mērķiem, kā tam vajadzētu būt. Nevis, lai dot labumu, bet lai spīdzinātu. Bezjēdzīgs darbs. Tātad latviešu likumība balstās uz darbu, no kura ir labums. Atkal paštikums, daļums, neglītums. Kāda jēga no darba, ja viņš ir neglīti padarīts, jā? Kāda jēga no darba, ja tas nav saistīts ar gudrību, un ja nedod prieku, ja nedod līksmību dvēselē, pašam un citiem. Tātad līksmība un bēdz. Un ļoti svarīgi ir ļaužtikumi. Mīlestība, pretstats bardzība, saderība, pretstats naids, devība, pretstats skaudība, taisnība, pretstats netaisnība. Noteikti pie tikumiem būtu pieskaitāms arī dievbijība. Nevis dievu bailes, bet dieva bijāšana, dievu bijība. Jā. Lūk, šajos tikumos parādās ideāls. Skaidri izteikts ideāls, kuru sasniegšanai ir jāiedarbina cilvēkam griba. Un varētu teikt, likumība noteikti ir kultūras pamatā. Kultūra nav atrauta no likumības, tieši otrā. Tā ir kultūras, ja tā var teikt, tāda vērtību piepildījums. Ļoti svarīgi ir arī attieksmes, kas parādās likumība un valsts. Ja valsts ir līdzeklis, lai katra tauta realizētu savu garīgo kultūru, tad tas, manuprāt, ir dziļi izprast situācijas, dziļi izpratni, jo tautas dzīvo ilgāk nekā valstis. Un no tā izriet vismaz 3 vai 4 domas. Pirmais, ja būs likumība, tauta paliks dzīva, arī tad, ja sabruks valsts. Otrais, sabrukušu valsti nevar atjaunot. Iznīkušu tautu, tas ir sabrukušu valsti var atjaunot, es atvainojos, jā, bet iznīkušu tautu nevar atjaunot. Trešā doma, ja valsts nedomā par tautu, tautai jādomā par sevi. Lielā mērā mēs esam arī šādā situācijā. Noteikti ir jāapzinās tas, ka tautas dziesmas atklāja sistēmu. Ka tā ir sistēma un ka tā ir savu veidu simboliskie dziļumi. Un priekšplānā varbūt izvirzās tādas likumiskās kategorijas, ka esi labs, esi gudrs, esi krietns, esi piederīgs tautai,
Dievam tēvzemē. Nu, vēl arī secinām, ka mēs vēl neesam pietiekami izglītot un apzinīgi nacionālai dzīvē. Paši lai balstītos uz savām vērtībām. Tādēļ, man liekas, arī šī konference ir, un tādēļ mēs sanākam. Bet es domāju, ka labi, ka mēs to darām. Veidojam saknes. Ja apzināmies savus saknes, apzināmies savu vietu pasaules tautu vidū, un ļoti svarīgi mums apzināties to, kas jau šodien izskanēja, ka mūsu tautai ir pašai ne tikai savas vērtības, bet viņai ir arī sava domāšana, sava mentalitāte. Un no tā nevajag kaunēties, bet jāapzinās šīs domāšanas priekšrocības. Jo, ja tā nebūtu vajadzīgs pasaules kopainai vai pasaules dažādo tautu lielajam, dārzam, lielajai tautu ziedu dārzam, tad jau šīs vērtības nekad nedzīvotu, tad viņas jau būtu sen iznīkušas. Bet tātad mēs kā tādi esam vajadzīgi. Mēs esam vajadzīgi gan paši sev, jo šīs vērtības mums ir mantotas gan kā pienākums, gan kā garīgs uzdevums, bet viņas ir arī, manuprāt, vislabākais veids, kā mums dzīvē sasniegt harmoniju pašiem ar sevi, ar savu zemi, tautu, Dievu un pat to, ko mēs sakām par laimi, dzīves jēgu. Jo mums ne jau svešzem turistu dēļ ir vajadzīga latviskā kultūra, bet tādēļ, ka viņi vajadzīgi mums pašiem, mūsu pašu patības labāk. Jo tikai savā valodā es jūtos vislabāk, tikai starp savā valodā runājošajiem, tikai savas mūsu dziesmas dziedot, es izjūtu to enerģijas, to spēka piepūdumu un to dievišķo, dievājo pacēlumu, arī to drošību un piederību un to mūžības izjūtu, ko es citādā veidā nekādīgi nevaru iegūt. Un tādēļ jautājums par to, kādam egregoram piederēt vai kādam vērtībām piederēt, ir visai nopietns jautājums. Bet nevajag sarežģīt šīs lietas. Mums ir tik daudz, kas pateikts priekšā. Un mums ir, manuprāt, vajadzīga nevis verdziskuma psiholoģija, mūžīgā kalpa psiholoģija, neizlēmības kompleksu kopšana, vai kaut kāda mūžīgā atdarināšana, skriet kaut kam pakaļ. Mums ir vajadzīga stipra, brīva, lepna personība, stipri, brīvi, lepni ļaudis, kas ir gan kārtīgi, likumīgi, kas ir tikuši, kas prot skaisti dzīvot. Un jāstiprina tātad aktivitātes, uzņēmība, sadarbība, dzīvot grib, saimnieku apziņu savā zemē. Un noslēgumā es pieminēšu vienu piemēru, kas galīgi ir, kas ir ļoti raksturīgs mūsdienu situācijai, bet jau dainās tas ir paredzēts, ir piedzīvots. Tēvu tu dēliņas, nav tev tēvu padomiņas, nodzer tēvu naudas smaku, iztirgo tēvu zemi. Vai arī laikā man tēva svēlki, laikā tēva kažociņš, nav tēva padomiņa nevienā vietiņā. Padoma vara. Mūsu pašu padomu vara ir jāņem vērā. Un tātad visi šie tikumi ir vērtīgi, nevis katrs par sevi saka, es jau 3 esmu apgūs, gan jau ar tiem izdzīvošu. Viņi visi ir savstarpēji saistīti. Ko mīl čaklums, ja viņš saistīts ar muļķību, piemēram. Ko vērts labums, kas netiek tavai tautai, piemēram. Ko mīl, ko vērts darbs, ja viņš ir netikumīgs, kā tāds, un tā tālāk. Visas šīs lietas ir saistītas. Tātad ir ļoti svarīgs gods, ko jau es sākumā pieminēju, gudrība, ļoti svarīga saderība, mīlestība,
Un noslēgumā varētu teikt tā, ļoti svarīgi ir arī vispārēja labestība, kas apvienojas ar apzinīga cilvēka pašcieņu un cieņu pret visu dzīvo radību un pret Dievu laisto pasauli. Nedarīja mazam pāri, ne vecam cilvēkam, grūti mazam bērniņam, grūti vecam cilvēkam. Visur man saule spīd, kad saulīte uzlēkusi, visur man labi ļaudis, kad es pati laba biju. Paldies! Jūs sākumā pieminējāt laiku. Jā. Tas ir tas zelta vidusceļš. Man te pat lekcijas gaitā radās mans izskaidrojums vārdam laiku, jo diez vai senatnie cilvēki, tas bija pirmais vārds pirms citiem, jo sākumā bija tur zeme, maize, tādas lietas. Un es iztulkoju pa Zilbēnu to vārdu citādāk. Jā. Laimes pasaule. Piekrīt. Paldies par papildinājumu, brīnišķīgs tulkojums. Tas bija mans. Visi dzirdēja, laimes pasaulē, lai pa. Un tālāk jautājums. Ja mēs ņemam, piemēram, saucamo attīstības pazīstamā vārdā progress, ja, tad kas ir galvenais labumu progresā, tas ir doma vai slinkums, un garīguma attīstībā, vai tā ir doma, jeb zināšanas pieredze? Jā, mūsu tradicionālais mantojums un arī patiesībā ezotērika, cik es zinu, nerunā par progresu. Arī mākslā nerunā par progresu. Ja? Ir arhetipiskās mūžīgās vērtības. Progress parādās ar lineārā laika izjūtas parādīšanos, ar vēsturiskā laika izjūtas parādīšanos. To var pat datēt, tas ir saistīts ar kristietības izplatīšanos cilvēku domāšanā. Lineārā laika izjūta. Tā vismaz to traktē, un tā tas arī pamatā ir. Ja. Cita lieta, ka mūsdienās mums ir abas šīs lietas vajadzīgas, jo mēs nevaram dzīvot tikai mītiskā, tikai cikliskā laikā izjūtā. Mums arī ļoti svarīgi, teiksim, savas tautas izcelsme un vēsturiskie notikumi, jo tie mūs bagātina un stiprina. Tātad mums ir abas šīs līnijas vajadzīgas. Attīstība notiek patiesībā, es teikšu tā. Bet tāpēc es pieminēju to labumu attīstība ir domāšana, bet es izdomāju to rakstu. Labums, labums noteikti būtu jāsaist visa veida labumiem. Ja ir tikai garīgs ieguvums, bet augums ir bojā, es domāju, tad beigās, kur ir tas labums, un otrādi. Ja? Nevar būt labums tikai augumam, tu esi noēdies, tu esi fiziski stiprs, bet stulbs un dumšs. Kur tas labums tad ir? Nu tā, es domāju, ka šīs lietas ir jāsaist. Un arī šī jautājuma sadalīšanās sākās no tā, no lineārā laika izpratnē gars un matērija tika atdalīts. Ja? Gars dzīvo savu dzīvi, matērija dzīvo savu dzīvi. Mums šāda pieeja nav pieņemama, ja mūsu tradīcija neatzīst šādu pretstatu vai atdalību. Jo būtībā nekas pasaulē nav tik garīgs, lai nebūtu arī materiāls savā izpausmē, un nekas nav tik materiāls, lai tajā nebūtu arī garīgās izpausmes. Es jau te filmā jūs redzat, pasaulē koks aug divos virzienos. Viens ir tas garīgais gaismas koks, otrs ir materiālais māriskais. Viņi satiekas. Tātad attīstība patiesībā notiek trešās dimensijas virzienā perpendikulāri šiem diviem spēkiem, kurus es tā nosacīt saku, gars un matērija. Attīstība notiek dvēseles virzienā, sirdsapziņas virzienā. Un tā mums visiem ir pazīstama. Es vienkārši gribētu, lai autors zina to, ka šo te kā materiālā pasauli, caurvīd garīgo pasauli, es atklāju no jūsu grāmatas caur zīmi 8 mītis.
Un, manuprāt, viņi perfekti aptaino to, kā šīs divas pasaules eksistē vienlaikus. Jo nevajag domāt, ka mēs tagad būsim ļoti garīgi un aiziesim no materiālā, bet gluži otrādi mācīsimies dažādās skolās, kā būt veiksmīgi uzņēmēji un par garīgo aizvirsīsimies kā hobiju. Šī zīme astoņnītis tieši šujot uz baltu tautiskajiem krēklām, es dūrīšos. Es perfekti redzēju, kā tas notiek, un tas ir pateicoties jūsu grāmatai. Paldies! Paldies par papildinājumu. Ļoti precīzi papildinājums tik tiešām, jo astoņnīti viens no tulkojumiem šī savu un viņa savu, garīgā pasaule, dievišķā un māriskā. Viss ir saistīts. Viņš viens bez otra nepastāv, jo tā ir šī zīmes būtība, un tā ir arī bezgalības būtība, un tā ir, jo mēs viņu piedzīvojam kā iegremdētas viena otrā. Paldies par papildinājumu.